Pirmais palīga līdzeklis, lai spētu būt par mammu, ir parūpēties par sevi. Es zinu, ka tad, kad ir mazi bērniņi, tad tā laika priekš sevis ir ļoti maz. Bet ieplānot to, ka man ir vajadzīgs tas laiks, lūgt palīdzību, tiešām prioritizēt sevi, aiziet pagulēt, aiziet uz masāžu vai parunāt, jebkādu vajadzību, kas manī ir, man ir viņa jāatpazīst un viņa jāapmierina. Jā, galvenais tiešām ir darīt, un nav tas svarīgākais, lai būtu viss perfekts, pilnīgi normāli, ka ir arī sliktās dienas, jo šeit arī nedaudz mēdz ieiet vecāki otrā grāvī, kad cenšas un dara un grib darīt tik labi, un ka tā doma ir, ka nedrīkst būt sliktās dienas, un kas notiek, ka bērni, viņiem arī to redz, bet viņiem jau arī ir jāpiedzīvo, ka sliktās dienas, kad mamma arī nav labi pagulējusi, neapmierināta, un kad viņa ir neapmierināta, viņa arī ir dusmas, un atkal tā ir tāda mācība, ko bērnam iedot, redz, tāda bija situācija, kad mēs to piedzīvojam, mums viņa ir jāatrisina, neveidot to pasauli bērnam tādu pūkainu un baltu, un kad viss ir skaists, pilnīgi normāli, vajadzīgi un atbilstoši, ka ir arī sliktās dienas.